Nopietni? Ko? Jā. Nu, nekas, No janvāra ir cigaretes ir, ko darīt? Nē, mums to nevar pieļaut. Mums ir jācīnās. No nākamā gada Latvijā vairs nevarēs legāli iegādāties veipus ar dažādām garšām. Dodamies uz festivāliem, lai noskaidrotu, ko par šo aizliegumu domā apmeklētāji. Tā, vai veipi ar garšām ir populāri tavu draugu un paziņu lokā? Jā, ļoti. Okay. Pat pīpē, salds. O, jā. Kāds garš mīļākās? Visas. Piparmāts. Nē, tā ir sliktākā. Mentos? Nē. Enerģija. Ok, enerģija, ķirsīts, blueberry, blackberry, you name it. Ok. Kā tu jūties par to, ka no nākamā gada tiks aizliegta viņa? Nopietni? Ko? Jā. Nu, nekas, cigaretes ir, ko darīt? Nē, mums to nevar pieļaut. Mums ir jācīnās. Cīnīsimies Latvijā. Kā tu domā, vai tas aizliegums kaut kādā veidā ietekmēs tavas pīpēšanas paradumus? Jā, noteikti būs grūtāk dabūt garšīgus pīpējumus elektriskos. Tieši tā. Būs kontrabanda vairāk īstenībā Latvijā. Vai esi ievērojis kaut kādu pieaugumu Telegram čatos, zini par tādiem? O, jā. Neizmantoju, bet jā. Lietas kursā. Jā. Okay. Kā tev liekas pēc aizlieguma, kas notiks tajos čatos? Jūs varat teikt, lamāties arī, būs pizdzēts, būs kontrabanda, kā es teicu arī, melnais kāda, kā sauc? Melnais tirps, jā. Pēdējais jautājums, kā tev liekas, ka tavs paradums tas mainīs? Nē, es domāju, ka būs īstenībā vēl interesantāk atrast to nelegālu un dabūt to pīpējumu. Ok, tas ir viss. Tas būs adventure. Savu viedokli par garšu aizliegumu raksti komentāru.